Es tā pareiķināju, ka 15 gadu laikā es esmu pārvākusies 7 reizes. Katra pārvākšanās nozīmē grāmatplauktu izkrāmēšanu, transportēšanu un sakrāmēšanu. Un tad, protams, ka katrā tajā reizē no viss liekā jāmēģina atbrīvoties. To es arī daru. Un es kaut kā arī nepieķeros grāmatām. Man ir tāda izlase, kura tiešām tāds zelta fonds, no kuras es neatvadīšos, droši vien. Zin kā, arī mainās tās attiecības ar grāmatām. Bet ir tādas grāmatas, kas man vispār, es tā ļoti viegli no viņām atvados. Un, man nav svarīgi, lai man būtu tie priekšmeti. Un vēl jau vairāk tās grāmatas, ko es zinu, ko es noteikti nepārlasīšu. Un kaut kāda daļa vēl, es domāju, varbūt paliks Marģeram, teiksim, varbūt viņš vēl kaut kad lasīs. Viena daļa jau ir aizceļojusi uz viņa istabu, uz viņa grāmatplauktu. Bet tad tāds grāmatas, ko es saprotu, ka arī viņam nevajag lasīt. Tā, un ļoti regulāri man jau nav vietas, es visu laiku stiepju uz otro elpu un tā. Bet kas ir interesanti, aizdot grāmatas man gan nepatīk. Es absolūti izvairos no situācijām, kad man ir jāaizdod grāmata kādam, jo es zinu, ka es nekad nedabūšu atpakaļ. Varbūt, ka man arī viņu nevajadzēs. Man viņu nevajadzēs ne tuvākā mēneša laikā, ne gada, varbūt 5 gadu laikā man nevajadzēs. Bet kaut kad man to var ievajadzēties, un tad man nebūs. Un man ļoti nepatīk aizdot grāmatas. Jā. Bet man, piemēram, ir cilvēki aizdevuši grāmatas, un es viņiem vienmēr gribu atdot, jo es zinu to sajūtu. Man pašai nepatīk. Ja? Un tad es viņiem uzbāžos. Un ir tādi cilvēki, kas nav pēc daudziem gadiem, pēc daudziem, es viņiem saku daudz reizes, ka brauc pakaļ savai grāmatai vai satiekamies. Un tā arī tās grāmatas palikuši pie maniem. Zelta fondā varbūt ir viens autors. Un droši vien arī tur paliks, šodien runāju ar to autoru pa telefonu. Un tās ir īstenībā Ingas Ābeles grāmatas. Jo es mācījos skolā, es atceros to gadījumu, kad es izlasīju pirmo Ingas grāmatu. Mana klases biedra ļoti priekšzīmīga, ļoti labi mācījās. Un viņa bija piedalījusies kaut kādā olimpiādē, un viņai skolotāji uzdāvināja grāmatu, par to. Un tā bija Ingas Ābeles dzejas krājums Nakts pragmatiķe. Un es neatceros kādā sakarā, bet es saku, aizdod man izlasīt to grāmatu. Tā kā es laikam biju arī pat pirmais cilvēks, kas to grāmatu reāli izlasīja. Un tad es izlasīju to dzeju krājumu, man kaut kā beig paņēma. Un es lasīju Aksmāju, un tas bija, viss tur pilnīgs, pilnīga mīlestība, absolūti, tāda literārā. Un tad tās Ingas grāmatas man ir ļoti dārgas. Es nezinu, es tagad arī neesmu pārlasījusi, kādas man būtu attiecības, bet tā sajūta no tā laika man ir ļoti dārga, tāpēc tā nāk man līdzi. Bet man atkal nav tāda piemēra, ko daudz citu cilvēku saka, jā, es tur bērnībā izlasīju, nezinu, Pepiju Gārziķu vai kaut ko, un tad tas man palicis. Es nevaru nosaukt, man liekas, īstenībā nevienu tādu bērnu grāmatu. Man Remarks ļoti palicis atmiņā, jā. Bet, jā, tā kā tajā zelta fondā, droši vien, ja man jautātu kaut kādas 10 grāmatas, es varētu sastādīt to sarakstu, bet ar laiku arī mainās, un skaidrs, ka tās visas nebūtu arī pat daļu literatūras grāmatas, jo, grāmatas man laikam ir vairāk nekā tas stāsts. Man grāmata ir arī tāds objekts. Tās var būt grāmatas, kas nav lasāmas. Tās var būt kaut kādas grāmatas, kas ir tikai skatāmas vai kuras es nevaru izlasīt. Bet tās man var nozīmēt nemazāk. Tā kā tās attiecības mainās ar tām grāmatām. Pilnīgs tāds triggers, kad es sāku rakstīt pirmos, laikam, kaut kādas pantiņas, tas bija Marta Pujāta krājums Tuk par sevi. Man bija, es mācījos skolā un pa ceļam bija biblioteka, tagad pretī Stūrmājai. Tur agrāk bija biblioteka uz tā stūra, kur bija tagad kaut kāda kafejnīca.
Un tad pa ceļam no skolas vienmēr gāju uz to grāmatnīcu, nevis bibliotēku, bet grāmatnīcu. Un es kaut kā sāku arī pirkt grāmatas par savu kabatas naudu. Un man, starp citu, ir dažas no tām grāmatām vēl joprojām. Nu, es nezinu, vai tas ir tajā zelta fondā, bet katrā ziņā man tās ir dārgas kaut kādu iemeslu dēļ. Man tās ir. Un tad viena no tādām grāmatām, ko es nopirku, nezinu, kāpēc, vispār, jo man tobrīd tā kā ļoti neinteresēja. Nevarētu teikt, ka es biju baigi kaut kā interesētos par dzeju. Un es nopirku to Marta Pujāta krājumu, es lasīju, un tas kaut kā baigi man likās dīvaini. Dīvaini, bet tā arī izskatījās, ka es šitā arī varētu. Un tad es arī mēģināju šitā arī. Tas bija tā bija grāmata, kas man ļoti tieši pamudināja. Un man īstenībā bija ļoti superīga latviešu valodas skolotāja tajā laikā, Inita Ozola. Un viņa arī kaut kā, to es gan tad jūtu, gan arī tagad atskatoties saprotu, ka viņa man kaut kā tā radīja tādu auglīgu atmosfēru, attieksmi, lai manī kaut kas attīstītos, tas, ko acīm redzot, viņi kaut ko saskatīja. Un tad es sāku stiept vienkārši kaut kādas grāmatas, kas man patika uz tām stundām, un tad viņai bija tas mīļākais teiciens, es eju uz radiatoriem, tāpēc, ka viņi parasti stāvēja klases priekšā, bet radiatori bija tieši klases beigās. Tieši pretī viņai. Un tad tas nozīmē, ka viņi ies beigās, telpas beigās, un es varu iet priekšā. Un es atceros, ka tad es lasīju klasē priekšā gan to Pujāta grāmatu, gan pēc tam nāca Indāna grāmata, un tā kā mani klases biedri ir izauguši ar labu dzeju. Tas īstenībā būtu interesanti pajautāt viņiem, ko viņi no tā atcerās. Un tad nāca Ingas grāmatas, Ingas Ābeles grāmatas, un tās man ļoti, ļoti dziļi kaut kā skāra. Tajā zelta fondā visu laiku nonāk kaut kādi darbi, kurus es droši vien nekādā citā veidā nebūtu uzgājusi, bet un tas nāk no kaut kādiem projektiem, kaut kādām lietām, tēmām. Un es vispār esmu tāds cilvēks, ka, ja man kaut kas pa kaut ko ir jāraksta, es sākumā tad izpētīšu visu, tā krustu šķērsu, tā dziļi. Un tad viena no tādām pēdējo gadu man bija tāda aizraušanās, kad pianists Rihards Plešānos mani uzrunāja līdzās citiem autoriem. Viņš ierakstīja pirmo disku un spēlēja skaņdarbs. Un viņam bija viena kompozīcija, kuru viņš ir tā kā arī komponējis, jo pārējās viņš tikai izpilda. Un tad viņš man palūdza, lai es rakstu tekstu tieši tai kompozīcijai, ko viņš pats ir komponējis. Un tā kompozīcija ir tāds citāts un parafrāze par vienu Keidža skaņdarbu. Un tad es domāju, ļoti forši, bet tagad man jāizlasa visu, ko es varu par Keidžu. Un jānoklausās visu Keidžu mūziku un tā. Un tad man tas teksts gala beigās bija kaut kādu 1,5 minūtu garš, ko es uzrakstīju, ko es ierunāju, bet man pagāja 4 mēneši. Pētot Keidžu un vispārējo. Un īstenībā Keidžs man bija tāda baigais atklājums, jo viņš ir arī daudz rakstījis. Un visi tie viņa teksti un visi tās grāmatas, ko viņš ir veidojis. Un tas bija ļoti forši. Un tad man tie viņa darbi arī baigi uzrunāja. Un tad viens, protams, ir šitā Keidža dienas grāmata, kas ir vispār tāds, man liekas, to var lasīt jebkurā dzīves situācijā, tā kā tāda
vācelīte, kurai ir bezgalīgi daudz lasījumu, un nu, īstenībā tā no vāka līdz vākam to nemaz nevar izlasīt. Jā, tas ir tāds slow reading, jā, kas tev var stāvēt pie gultas 10 gadus varbūt, un tad tu lēnā garā to izlasi. Nu jā, tā kā tas. Un tas jau kaut kā ļoti ietekmē arī, kas notiek ar mani un kā es pēc tam skatos vispār uz tekstu un uz rakstīšanu. Tas man ļoti ietekmē. Un īstenībā man tā mazliet arī izbrīna, īpaši tas ir starp māksliniekiem, kad viņi saka, nē, es neeju skatīties citu mākslinieku izstādes, lai neietekmētos, lai tā kā būtu tas mans tīrais skatījums uz lietām. Un kaut kādā ziņā es to varu saprast, bet man ir tieši pretēji laikam, ka mani ļoti iedvesmo citi mākslas darbi dažādās jomās. Nevienmēr tā ir literatūra. Nu tā, un tad brīnišķīgs, piemēram, viens no vispār tādiem maniem favorītiem arī ir mīlestības vēstule, ko Keits ir rakstījis Mersam. Jā, nu tā. Un tad, bet mūzika man vispār vienmēr ir ļoti daudz nozīmējusi. Es arī bērnībā mācījos mūziku un spēlēju klavierus, un pēc tam vēlāk, 20 gadus vēlāk, atkal sāku no nulles, jo viss bija aizmirsies. Un tad tie tādas darbi, kas ir saistīti ar mūziku, man arī ļoti iedvesmo. Man ir arī jā, īstenībā viens no tādiem zelta fondiem, droši vien fondā arī ir, un tas ir Julian Barnes romāns par Šostakoviču. Un to es atkal lasīju, kad es tā kā pētīju Poruka romānam. Un es arī domāju par to, kā tad citi raksta tos biogrāfiskos romānus, un tad es lasīju daudz arī biogrāfiskos romānus, un tad man absolūti patika tas veids, kā Barnes atļaujās runāt par citu izcilu personību. Un tā viņa tāda autora mazliet tāda nekaunība, ko viņš, negrib tādu spoileru taisīt, bet ko viņš grāmatas pašās beigās pēcvārdā viņš uzraksta, ka, ja kādam ir kaut kāda aizrādījuma par to, ka es neesmu visu tā kā minējis, kā tas ir reāli, viss ir dzīvē bijis, tad ir ļoti labi uzrakstīt monogrāfiju par Šostakoviču, ejiet lasiet to, bet šis ir tā kā mans skatījums uz to. Nu jā, un tad līdz ar to man arī viens ļoti dārgs darbs, tas ir Arvo Pērta, tāda vārds Arvo Pērta mūzikā, šis apkopojums ir. Un te, kas ir interesanti, ka kā Pērts strādā ar tekstu un kā viņš komponē tekstam. Un tas ir ļoti vizuāls, arī ļoti vizuāli iedvesmojoši, bet tā rūpība, kā viņš ķidā tekstu, es to vienmēr tādu redakcionālu piemēru sev acu priekšā turu. Jā, redz, kā viņš strādā tur ar tekstu, jā. Kad tur visam ir nozīme, jā, un tās krāsas, jā, arī kāda tā ir tā noskaņa un tā, un tas liek būt rūpīgam un nehaltūrēt. Tā kā man ļoti iedvesmo, kad es redzu šo milzīgo darbu. Un, protams, arī, tekstus Pērts laikam pats nav rakstījis, bet tas, ko viņš izvēlās, arī kā savus tekstus, vai pat ja viņam pasūta kaut ko, un tad viņam ir kaut kāda ierobežot, bet kaut kāda izvēle, tas ir ļoti interesanti sekot līdzi tam citam māksliniekam, tam viņa domu gājienu, viņa ģēniem. Un tādu procesu fiksācija ļoti iedvesmo mani.
Nu tā, un tad ir vēl viens, tā kā mans laikam, ja būtu kaut kāds tops, tad topa pirmajā vietā šobrīd jau dažus gadus atrodas šī te Gerharda Richtera grāmata ar nosaukumu Ceļš, laikam, vai Taka. Un tur ir iekšā fotogrāfija, reprodukcijas. Un starp citu grāmata ļoti limitētā izdevumā, es pat, brīnums, ka man tā ir, bet man tā ļoti iedvesmo, jo grāmata sastāv no 25 laikam bildēm, kas visas ir vienādas, bet nav vienādas. Nu jā, tā kā tas ir ļoti interesanti paskaties. Nu un tad, es nezinu, ja mēs runājam par literatūru, cik ētiski droši vien tagad ir minēt to Vodolaskina Lauru, bet tas droši vien tā tēma, tas kristīgais misticisms un tas lielais arī talants, ar kuru autors ir to rakstījis un ir spējis žonglēt ar šīm, nezinu, nesavienojamām kaut kādām pasaulēm, kas viņam ir izdevies, kā viņam to ir izdevies savienot. Tas ir pārsteidzoši un tas ir ļoti, ļoti iedvesmojoši. Nu, tāpēc tas arī ir viens no dārgumiem manā tajā zelta fondā. Nu tā, un droši vien es atkārtošos daudz, bet nu jā, laikam man kaut kādas tādas eksistenciālie darbi tādi, tas Pentis Ārikovski man ļoti, tas ir jau ilgus gadus man tādā fondā, un ja kāds man jautā, tad es vienmēr minēšu to, tā kā noteikti kādam tas vairs nav jaunums. Nu jā, tādi literārie piemēri varētu būt daudz. Jā, tam nav vienmēr jābūt tekstam. Tam nav vienmēr jābūt tekstam. Es arī nedomāju, ka grāmata tas ir teksts tikai. Tas ir kaut kas vairāk, tās jau ir kaut kādas, tās ir kaut kādas idejas, vēstījums, idejas, jā, bet tas ir arī kaut kāds skatījums uz pasauli, kas ir autoram, māksliniekam, ko viņš piedāvā citiem. Un tad caur tām viņa brillēm, optiku, mēs kaut kā varam paskatīties uz pasauli tā, kā tas mākslinieks, tas radītājs to ir darījis. Bet, protams, ka tur nāk visi tie mūsu uzslāņojumi, tas atkal ir kaut kāds mazliet citādāks, tā bilde. Tā, un tad man ļoti patīk. Es vispār esmu arī tāds ļoti estēts. Man grāmata ir arī tāds objekts, skaists arī. Tad, piemēram, šis Ievas Jurjānas albums. Vispār, kādā sakarā es viņu vispār nopirku. Es viņu vienkārši ieraudzīju un es sapratu, ka es absolūti iemīlējos. Un tagad es arī pāršķirstīju un es sapratu, ka nevelti es iemīlējos viņā, jo, protams, ka tas ir kaut kas ārkārtīgi skaists. Bet tagad īstenībā interesanti, es nolasīju tos simbolus mazliet jau citādāk, citām acīm. Un tad man te uzrunāja vairāk kaut kādas citas lietas, ja? Ne tikai tas, nezinu, vizuālais vai vēstījums, bet arī kaut kādas tie simboli un tās idejas, ko tas iemieso, ja? Tā, un zelta fondā, es beigšu to savu zelta fondu. Tas saraksts noteikti ir garāks, bet es beigšu ar šo grāmatu, jo es uzskatu, ka visiem cilvēkiem to vajag izlasīt. Un šo grāmatu es nopirku 2. elpā par kaut kādiem centiem, es neatceros. Un kas ir mīļi, un tas man arī ļoti patīk, kad, piemēram, paņem grāmatas no bibliotekas, un tur cilvēks ir aizmirsis vai savu grāmatzīmi, vai kaut kādu čeku, vai biļeti, vai zīmīti. Ja? Tas ir fantastiski. Vienu brīdi es viņas krāju, es nezinu, kaut kur man viņas kaut kur stāv. Tādi brīnumi. Un tad, kad tu pēc lietotās grāmatas, tur arī ir iekšā gan tur pasvītrojumi, kaut kādi komentāri, un tu lasi, domā, kāpēc tas cilvēks šajā vietā ir pasvītros, tur taču vai ne.
Jā. Un tad es ieraugu otrajā elpā tādu grāmatiņu par apskāvienu valodu. Un man liekas, valoda, jāpaskatās, kas tur ir ar to valodu. Un tad tur cilvēks ir ierakstījis veltījumu kādam, kam viņš ir dāvinājis to grāmatu dzimšanas dienā. Un, protams, ja tā ir apskāvienu grāmata un tu dāvini dzimšanas dienā, visi vai nebaigi loģiski. Un tad tas cilvēks, acīm redzot, viņu ir nodevis otrajā elpā. Un man liekas, ka tas jau ir kaut kāds stāsts. Un es saprotu jau, ka tas ir tāds ārā izmests kaķēns. Un es saprotu, ka man ir jāadoptē tā grāmata. Un tad es atnācu mājās, es domāju, tad es arī rūpīgi izlasīšu par tiem apskāvieniem un izlasīju. Un īstenībā ļoti aizkustinoši, un tad man viņi stāv visu laiku acu priekšā. Es īstenībā sāku ļoti daudz vairāk cilvēkus apskaut, satiekoties pēc tās grāmatas izlasīšanas. Un, tad tas ir atbild uz to jautājumu, vai ir grāmatas, kas ir mainījuši tavu dzīvi, ietekmējuši. Tas ir noteikti tas, ko es visiem obligāti iesaku, lieliem un maziem izpētīt un praktizēt. Nav nekāda paraduma, viss ir sabrucis, visas manas sistēmas ir sabrukušas, un es īstenībā nepārdzīvoju par to, bet pat priecājos, jo ilgus gadus man visu laiku bija kaut kāda tāda iekšējā pienākuma sajūta, ka man ir jāizlasa viss jaunais, ko kolēģi ir uzrakstījuši, un tad es tur lasu, un tad vienu gadu es nozvērējos visu no 1. janvāra mazāk latviešu literatūras, nelasīšu latviešu literatūru. Un tā kā, tad tev uzaicina uz vienu atklāšanu, uz otru, un tad tev palūdz recenziju, un tad vēl kaut ko, un tad atopies atkal 6. latviešu literatūrā. Un tā, un tad es arī veidoju tos apskatus par to gada literatūru, un tad jau vispār bez variantiem, tad novembra beigās, decembrī es esmu visās grāmatnīcās un vācu to, ko es vēl neesmu paspējis izlasīt pa gadu, un tad es tur druģēni lasu. Un tad es tā sapratu, ka varbūt tas laiks ir garām. Un tā kā, kā cilvēki saka, tagad jāpadzīvo sev. Un tad es sev pateicu tā, tagad jāpalasa sev. Un ka es lasīšu to, kas mani interesē tagad, un nejutīšos tā kā vainīga. Un, un tad es arī lasu. Man ir arī tādi nelasīšanas periodi. Un es arī nepārdzīvoju ļoti par to. Bet tad, kad es sāku pārdzīvot, ka es ļoti ilgi neko neesmu lasījis, tad es paņemu kādu dzejas grāmatu palasi, jo tad es ātri varu kaut ko izlasīt. Man ir tāda gandrījuma sajūta, ka es kaut kā esmu izlasījusi kādu dzejoli. Jā, bet ir tādi nelasīšanas periodi. Un es jau vienmēr esmu ticu, un tas pilnīgi man ir pierādījies, ka tās grāmatas atnāk pašas kaut kā. Un tad ir tādas grāmatas, ko man cilvēki uzdāvina, un es zinu, ka jā, es gribēju nopirkt un lasīt to grāmatu, bet man viņa ir uzdāvināta, un es viņu neesmu atvērusi. Vēl ir pagājuši jau gadi, un es vēl joprojām neesmu atvērusi. Jo es nezinu, tā kā varbūt tā sajūta, ka es neesmu, ka tas ir pārāk viegli pie manis atnācis. Es nezinu, kā tas ir neizskaidrojami. Un tad arī paiet kaut kāds ļoti ilgs laiks, un tad pēkšņi man rodas interese par to grāmatu, un tad es lasu. Bet jā, man interesē vairāk tagad lasīt to, ko es gribu lasīt. Es arī diezgan bieži kaut kur braucu uz ārzemēm, un tad tāda obligāta, absolūti obligāta lieta ir grāmatnīca. Un es vienmēr, man tāda arī tā kā apņemšanās obligāti kaut ko nopirkt, atvest, ko pie mums nevar dabūt, ko pie mums Amazonā nevar dabūt. Bet tā sajūta ir savādāk, vai ne? Tad tu iej grāmatnīcā, tu zini, ka tu tur esi tikai šīs pāris dienas, šīs 2 stundas, un tev kaut kas ir jānopērk un atrodi, vai ne? Bet tad Amazonā tu vari jebkurā brīdī nopirkt, un tad tu beigās nekad neko nenopērc, vai ne? Vai otrādāk, nopērc pārāk daudz un nespēj izlasīt. Tā, un tad es atrodu kaut ko atrodu, kaut ko palasu, kaut kas man patīk, un
Tas ir ļoti interesanti, tas ir liels jautājums. Mēs par to varētu runāt vēl plašāk. Tas jau aiziet mazliet citā varbūt tēmā, bet tas autors jau ir miris tikai daļēji. Un man tas konteksts arī, tas konteksts ļoti daudz dod, vai ne? Kaut kā, ko mēs varam kā mēs varam izlasīt to darbu. Un par tādu pašmāju, kultūru, kodu, mēs tā kā varam tas ir domāts, lai mēs varētu viņu atkost, mēs to lasām un saprotam, un tas uzrunā mūsu tādu DNS, vai ne, tāds ar muguras smadzenēm mēs to tā kā sajūtam un saprotam. Un tad to aizbrauc pilnīgi citā kultūrā, un tie kodi nenolasās. Tā kā tu lasi to darbu, bet es jau nevaru uztvert to visu, kas tur ir iejausts iekšā, vai ne? Un tas ir arī tāds interesants temats, par ko domāt, ka varbūt, ka mums ir jālasa tikai savu literatūru. Jo varbūt, ka mēs varam, mēs jau tā mūsu māksla, tā mūsu literatūra, mūsu rakstniecība jau atspoguļo tieši to, kādi mēs esam. Mēs jau rakstam īstenībā paši sev, savējiem, vai ne, jo tikai savējie jau to sapratīs. Un tad ir tā globālā māksla, globālā literatūra, kas aiziet 20, 30 valodās, jā, vai angļu valodā viss lasa un patērē, un visiem patīk. Un man jau arī patīk kaut kas no tā. Un tad tur ir kaut kāds jautājums par to. Par to var domāt ilgi un daudz. Es atceros, es agrāk teicu, ka nekad mūžā es nerakstīšu vēsturiskos romānus. Man vispār neinteresē vēsturi, es vispār nesaprotu, es nespēju aptvert. Tas nav vispār priekš manis, tā ir tā kā ķīniešu valoda kaut kāda. Un te es esmu rakstot kaut kādas vēsturiskās grāmatas pēdējā laikā, ja, un man ļoti interesē, un īstenībā man rakstīt vairs gandrīz vispār neinteresē, bet es varētu tiešām tikai lasīt un pētīt. Tas man ļoti patīk, man tas ļoti aizrauja, un tā jau ir tā pētnieka profesija ir forša, bet līdz brīdim, kamēr tu neesi tā nomarķēts, laikam tas ir interesanti kaut ko darīt, kaut kāda tāda aizliegta augu sajūta vai nezinu. Tas, ko es tagad pētu sakarā ar to darbu, ko es tagad rakstu, kas ir saistīts ar manu tēvu, manu tēva personību un viņa uzskatiem un viņa veselības stāvokli. Viņam ir diagnosticēts Alzheimers, un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc es tad vairāk pievēršos tam cilvēkam tādā miesas ziņā. Ne tikai prāts, bet prāts jau arī ir, protams, smadzenes. Tā kā tas ir ļoti interesanti. Un kas ir interesanti, ka nav jau vēl joprojām atbilžu 21. gadsimtā par tik daudzām lietām. Mums liekas, ka viss ir informācijas pārbagātība, par visu mēs varam iegūglēt, visu mēs varam uzzināt, un par visu jau grāmatas ir uzrakstītas, visi stāsti ir izstāstīti, bet īstenībā cik tur tie procenti no zemeslodes nemaz nav vēl vispār izpētīti, jā, vai okeāna dzīves. Un tieši tas pats ir ar cilvēku iekšieni, it kā jau medicīna, tas viss ir attīstījies ārkārtīgi, visi šie pētījumi ir izpētīts viss, bet vēl joprojām, piemēram, tieši šīs slimības sakarā nav tādas atbildes 100%. Kāpēc tas ir, kāpēc citiem ir un citiem nav, attīstās vai neattīstās. Tā kā tas ir tāds ļoti miglā tīts kaut kāds jautājums, un tur visur ir tās mistērijas apakšā. Tas ir ļoti interesanti un tas kaut kā ļoti noderīgi. Un īstenībā
Tas, kas man ļoti patīk manā profesijā, bet to es arī varbūt sāku tikai saprast kaut kad vēlāk, ir, ka tā ir tāda, individuālā universitāte, kaut kāda augstskola. Tas, ka ar visiem šiem, projektiem, tēmām dažādajām, cik daudz es ārkārtīgi varu uzzināt. To, ko es nekad dzīvē nebūtu mācījusi. Es nevarētu vienlaicīgi studēt Mākslas akadēmijā, konservatorijā, Stradiņu universitātē un tam līdzīgi, bet, teiksim, savā ikdienā es to visu varu darīt, un tas ir fantastiski. Un man daudz labāk patīk to darīt grāmatās, lasīt. Lai gan Google, protams, ir daudz ātrāk darbojās, zibenīgi. Vienalga kaut kāda laikam manai paaudzei vēl ir tā kaut kā iedzīta, vai mēs esam iezīduši to, ka grāmatai ir jātic, vai ne? Ja tas ir rakstīts grāmatā, tad tā ir tāda patiesība un kaut kā tā. Un man daudz ērtāk šķiet iemest somā grāmatu, nevis Kindlu, es nezinu, tā kā man grāmata ir kaut kas tiešām vairāk nekā saturs. Pēdējā laikā īstenībā arī no kaut kādiem ceļojumiem atvests. Te ir tāds autors, es pat nezinu latviski, laikam Šons Eštons. Tāda grāmatiņa Living in a Land. Un kas ir interesanti, ka viss grāmata, tāds paņēmiens, ko viņš izmanto, ka visi teikumi sākas ar es nekad neesmu darījis to un to. Un tad, protams, tur tiek minēts visas iespējamās reālijas, visi iespējamie procesi un viss iespējamais. Un tad tev, protams, rada kaut kādā brīdī aizdomas vai tiešām. Ja? Labi, tas tā. Bet, protams, tas ir ļoti interesanti kā paņēmiens. Es arī mēģināju iztulkot vienu to gabaliņu latviski. Tā kā es nezinu, es ceru, ka varbūt kādreiz to varēs arī izlasīt kāds latviski. Kas Pols Osters grafiskais romāns. Brīnišķīgi vienkārši. Es tā kā bērns varu priecāties par tādām lietām. Jo kur vēl tādu nopietnu darbu grafiskajā romānā, vai ne? Kurš tad viņu vēl mūsdienās varētu izlasīt? Un tad par tādām lietotajām grāmatām runājot, tas varbūt nav īstais apzīmējums, bet pie manis nonāca atpakaļ manas grāmatas, ko es esmu dāvinājusi kādam cilvēkam. Un es parasti, kad grāmatu atklāšanās, man tas šķiet tā ļoti vienkārši, ka tu visiem tur ieraksti sirsnīgi no autoras. Ja? Un es parasti vienmēr mēģinu tā paskatīties uz to cilvēku, īpaši, ja es to cilvēku pazīstu, un tad kaut ko tā padomāt, un tad ierakstīt tādu personīgu to vēstījumu, to novēlējumu. Un, protams, ka es to pēc tam aizmirstu, ko tad es katram esmu ierakstījusi, un ļoti bieži man neviens to neatgādina, bet pie manis nonāca 3 manas grāmatas, vairāk, bet šīs 3, kurās es esmu rakstījusi personīgus vēstījumus, un tās ir manas vecmāmiņas grāmatas, ko es esmu dāvinājusi vecmāmiņai savai grāmatu atklāšanās. Un tad, kad viņa nomira pirms dažiem gadiem, tad tika šķirots tās viņas mantas, un mana māsa bija salikusi kaudzē tās manas grāmatas, kas bija viņas bibliotekā, un atveda man un teica, es nezinu, ko ar viņām darīt. Jo tas ir, protams, loģisks jautājums vai secinājums, jo tā kā mest ārā īsti nevar, jo tās ir tavas māsas grāmatas, bet tā kā vecā viņa mirst, tā kā ko ar viņām darīt, atdot autoram, tā kā man. Un tas bija ļoti interesanti, jo tad es atkal tiku pie šiem vēstījumiem, ko es esmu rakstījusi viņai. Un tā. Un tad, piemēram, kas man ļoti sasmīdināja,
bija laikam šis, laikam, man sasmidināja Santa Biblijā. Es izlasīju un es kārtīgi nosmējos. Mana mīļā Omīte, piedod, ka tev tādas šausmas jālasa. Mēģināšu rakstīt kaut ko jaukāku. Inga, 2013. gads. Nu tā.